Sveicināti. Šis ir tāds klausāms un arī skatāms, pateicoties jums. Raidījums saucās Koks turpinājumā. Mēs runājam par koka būvēm, par to, ko cilvēkiem vajadzētu zināt ap un par. Es vakar biju pie zobārsta, man ir brīnišķīgs jautājums, bet ar vispēc kāds Dacis Salnāja. Māris Alte. Jā, un Ija Rudzīte. Tā, labdien. Tu esi arhitekte? Jā. Mums arī, man liekas, ka īpašs gadījums, jo pirmo reizi, labojies kļūdos, mūsu studijā ir sieviete. Iepriekš bija operatori, bet cik es saprotu? Tas bija aizskatā. Tā bija aizskatā, to nevar redzēt. Jā, taisnība, ja tā skatāmies, jā. Tad es esmu mazākumā. Es izbaudīšu šo pasākumu. Mēs tā skatāmies, jā. Es izbaudīšu šo pasākumu. Jo, protams, tas nav tik ļoti būtiski, lai to īpaši uzsvērtu, bet es tomēr kā sievieti ievēroju tā šādu svētku mirkli, ka mēs esam divas dāmas pret vienu Māru Alti. Matriksā bija tā, ka tur bija sievietes, vīrieši, visi darīja, ko gribēja, bet augšā bija arhitekts. Vienalga, kurš viņš vīrietis vai sieviete, arhitekts tas ir. Ja, mums šodien arī ir arhitekte. Un es domāju, ka mums jāizmanto izdevību un jāparunā par lietām, kuras mēs iespējams varam uzzināt tikai no arhitekta. Un sievietes? Mēs sāksim ar seksismu nodarboties? Nē, tikai no arhitekta. Biežāk uzdotie jautājumi, kurus cilvēki kaut reiz paprasīt, tad, kad redz. Buj! Šajā betona lobby zemē. Kas ir tas, ar ko mums jārēķinās? Es teiktu tā, betona lobijs jau ir mainījis savu virzienu. Viņš tā kā pamet šo ēru arhitektūru, ja? Un palēnām ienāk koks iekšā. Tā ir tā ir supervērtība patreiz, un tagad to jūt arvien vairāk. Konkursos parādās vairāk kokā, mazāk betonā. Ja galīgi izslēdz tāds gadījums, kad kaut kāds rūpniecisks ēkas vai armijas nozīmes objekti, kur tur tiešām ir nepieciešams betons. Tas es dzirdēju arī vēl tas tā kā konformisms tāds, vajadzētu sadarboties visiem. Ir pozīcijas, kurās betons vienmēr būtu betons. Un kur koks ļoti labi nāk kopā ar visu, un tad vēl pa vidu vēl var kaut ko iebliest no kaut kādām plasmasveidīgajām vai stikliem. Jā. Nē, šīs trīs kombinācijas ir ļoti labas kombinācijas, jo bez betona nekā. Pamatos vienmēr būs betons, jā, un ir kaut kāda eksponējama siena vai kaut kāda noturībai vajadzīga siena, viennozīmīgi būs betona. Bet tu esi uzaicināta šeit, tāpēc, ka tu droši vien esi koka vēstnesi. Nebanu betonu, tagad betonēsim. Es tā sapratu, jā. Tu tā arī jūties? Palēnām, jā. Pastāstīsi savu ceļu. Palēnām, jā, ja kādreiz, kurš arhitekts, kurš ir mācījies, vienmēr grib iziet to skolu, kas ir populārāks materiāls tajā brīdī, kad tu esi beidzis šo skolu, jā, arhitektūru, un tad tu saproti, ka tu ej līdz tiem materiāliem, kāds piedāvājums, tāda ir tā projektēšana. Bet 2012. gadā bija pavērsiens. Latvijas Valsts meži izsludināja šo konkursu par biroju ēku, kurai jābūt no koka. Un tas ir ideāls pasūtītāja nosacījums, ka visu kokā, Latvijā augušu koku. Un tā sākās, kā saka, ceļš pa koku arhitektūru. Un arvien vairāk ik uz soļu to var iemīlēt. Un tad tu sāc saprast, kad tu esi nonācis pie kaut kādas robežas savu pusmūžu, tu saproti, ka tā ir tāda patīkama atgriešanās pagātnē. Jo nebija latvieši, bija pietiekoši gudri, lai visu to būvi būvētu no koka, un cik tas ir veselīgi, un gan vasarā labi, gan ziemā labi, un palēnām mēs mazliet, laikam viss iet papli. Tā ir tā Dundagas ēka, par ko jā, tu... Dundaga, un tagad jau Jelgava, un to pie Valmiera. Tā sadarbība turpinās, viņi ir līdz ar to... Nu, valsts meži jau būtu jocīgi, ja kaut kā savādāk gribētu, bet es esmu sapratis, atceries pagājuši, kad mēs runājām ar Prinčkungu, viņš teica, Rīgā 1 vai 2 būvis tikai. Protams, visi zina, tur Piņķos un Salaspilī vienā vietā bija bērndārs un mākslas vai muzikas skola, es neatceros, kurā kurš. Bet, Ogrē laikam bija bērnu dārs. Jā, Ogrē arī tagad ir. Vai Biblioteka Ogrē. Biblioteka. Jaunākais tas ir. Kas vēl, ko mēs vēl varam sagaidīt no koku būvēm tuvākajā laikā? Nākamais solis, jā, vairāk tās to par publiskām būvēm, un tas solis jau ir spērts top jau, kā jūs minējāt, bērndārzi, top arī bibliotekas, jā, top skolas kaut kur,
Un tas ir apsveicami vairāk publisku būvju, un tad jau nākamais etaps varētu būt koka augstceltne. Kā mēs attīstamies? Tu saki, tu dabūji tādu šķirtni savā daļradē, ka tu vienā brīdī saprati, jāpievēršās un pievērsies tam kokam. Kā tālāk? Tīri par tevi personiski runāju. Tālāk jāturpina tāpatās, tāpēc, kad tu apgūsti to visu procesu, to ciklu, kā tas top, no kā tas top un kāds ir beigu rezultāts un kas pēc tam dabā paliek un kā ar tiem atjaunojumiem resursiem, tad tu sāc sevi vairāk novērtēt un saprast, kā dzīvot tev un taviem bērniem un patiesībā caur to ir jāmāca jaunā paudze. Jaunā paudze arī māca mūs. Protams. Caur savām izvēlēm. Bieži vien viņi ir pat gudrāki nekā mēs. Jā, bet viņiem jāiedod virziens. Tas jāparāda, tādām būvēm ir jābūt, lai jaunā paudze redz, lai viņi izjūt. Un tad... Es tikai domāju, kāda Alojā bija skola jauna atbūvēta, bet tur bija kaut kāds jauns korpus skolai. Tur ir Alojas Auskļu vidusskola, un pat pagājuši gadu noslēdzās vidusskolas pārbūve, kur arī mēs centāmies maksimāli atsekt vēsturiskās jumta konstrukcijas. Es tur... Par cik es mācījos tajā skolā, man tāda laime bija arī projektēt un pārprojektēt. Bet tur ir tas brīnišķīgais, vai ne? Un tad es zinu visas tās vājības, kas ir vajadzīgas un ko es gribētu kā skolēns, kā bija, kad es tur mācījos. Ja? Un tas ir super. Tad, bet tu dabūji kaut ko pamainīt, tādu savu kaut kādu, ko tu saprati, te varētu darīt savādāk. Jā. Ko es neaiztiku klašu sistēmas, kādas viņas ir, tā tam būs būt, kā saka, bet es pamainīju tieši to, kad... Aloja nav lielpilsēta, Aloja mazpilsēta, un apkārt uz skolu ierodās bērni ar kā saka, no lauku teritorijām, kur nebūtu nav redzējuši labākas apstākļus, un bija jārada tāda vidi, lai viņi gribētu tur ilgāk palikt, uzturēties, un tā nevienmēr ir klases un skolotājs, ja, un tad tika radīts papildus telpas atpūtai, bērns, ja kurā brīdī var aiziet tur tēju uzdvārīt, viņam ir vieta, telpa, ja, parunāt, tas ir tas, kas ir vajadzīgs vairāk lauku bērniem. Jā, mēs runājam par viņi to bauda tagad. Par koks turpinājumu, ja mēs runājam, tur jau ir arī vecie koki saglabāti ļoti jutīgi. Jā. Un tur ir vēl tas dīvainais šķūnis, teiksim, 30-40 metru no skolas, kurš es nezinu, kam viņš pieder, bet tur var brīnišķīgi skatīties to veco guļbūvi. Jā. Tur vakar bija tajā Alojā. Tāda sajūta. Es esmu gatavojies. Šis bija labs māra. Man ļoti patīk, ka tu skolā redzi. Tas ir ļoti būtiski, ko tu redzi, tas ar tavā galvā paliek. Un tā vecā būve ir tāda, kur var ievērot. Tāda pelēka jau bišķi uz jukšanas robežas, ķērpiem tāda būve, kuriem, manuprāt, bija, man liekas, dakstiņu jumts vēl tāds rītīgs. Guļbūve dakstiņu jumts, tas nav bieži salikums. Un viņiem tur tieši, vai nebija vēl viens pusapaļš loks kaut kāds. Var sakot, brīnišķīgs eksponāts, kurš atstāts tiešā tuvumā skolai. It kā nejauši, bet tad pat laikā brīnišķīgi, ka nav nekas aizvākts. Ir izmantots, tur kaut kas notiek? Patreiz ir tikai saimnieciskām lietām, bet mēs kā reiz nesen runājām, tie pilsētas aktīvākie cilvēki, tā ir vieta, kas jāsakārtoja nākamā, jo skola ir sakārtot, patreiz ir sakārtot, ir ceļi piebraucamie. Skola sāk tik celta, tad, ka viņi 57. gadā skola, kur viņi bet, viņa celta kā skola. Jā, kā skola. Bet pagaid, labi, tagad sakārtot. Skaties, es apzīmēju jau tur ķērpes auguši, tur baļķīši švaki jau tā. Kā var sakārtot vispār tādu, kur varbūt neaizties? Tas tāpat kā vecs cilvēks, viņš dzīvo savu dzīvi, un ja tu viņu izņems no viņas vai patraucēs, viņš vienkārši vairs nespēs dabūt balansu sevī. Tur bija tā, ka pateicoties Eiropas normatīvam, kas ir spēkā no 2014. gadā, diemžēl, piemēram, tās visas skolas, kas ir būvētas, publiskas ēkas, kas ir būvētas, kurās ir koks īsts, slodes vairs netur. Un viņas visas bija jāmaina, dēļ tā, ka normatīvs neatļauj vairs. Jo slodzi ir citādāk. Bet tur bija arī, kā saka, nodzīvots, laika zobs bija izdarījis savu, un īstais brīdis tur bija sakārtot, nomainīt, bet savukārt koku konstrukcijas skaistas kopums mēs atsedzām un ienesām interjerā. Un tā ir tā vēsture, ko pat es savā laikā skolā mācoties nezināju, ka tur kaut kas tāds skaists ir. Viss bija noslēpts, nosakts kā parasti. Bet ne jau iet runa par Alojas skolu, ir blakus Alojai, jūs zinat, ir objekts sala. Esat bijis Ungurpils ezera valdošām salām, un tur ir, kā saka, ir biblioteka apvienota ar uzņēmēju darbības centru. Un tā arī ir
Tā ir pat pasīvā ēka. Tur gan autori bija citi, bet es veicu Kas bija autoru uzraudzību. Drīkst teikt šeit no Jākaunijas, no reklāmas labai vietai. Neatceries? Nu, labi, Lai paliek, jā, tur smagi gāja. Smagi. Bet projekts bija skaists, jā. Bet rezultāts arī tur pavisam ir īsta lauku vidi, tāpat nav pilsēta apdzīvota tāda vidi. Tā biblioteka tur es varu aizbraukt. Un uzņēmējdarbības centrs. Jā, un tur ir skaisti Ungurpils ezera krastā un Ungurpils peldošās salas. Jā, Nē, es runāju tieši palūju. Es biju uzaicināts skolā darboties. Un man interesē, ka tu teici vēl vienu tādu sakrālu frāzi, kas lauku diasporā ļoti daudz ko nozīmē. Mēs pilsētā strādājošie. Tātad jums ir kaut kāda kopiena, kas dzīvojot laukos, saprot, ko ienest tajā lauka ikdienā, ko varbūt paši viņi vietē tā nesajūt. Jā. Nu, pastāst drusciņ. Par to kopienu tur, jā? Jā. Kas ir tā, kas ģenerē idejas, kuras lauciniekiem arī... Kuras laucinieki patērē? Nē, ar kurām laucinieki var mierīgi rēķināties, ka netiks aizlaists nekas slikts. Jo bieži vien man ir čoms alūksnieki, kurš arī visu mūžu bija nostrādājis foršas celtniecībā un vienmēr nopūšoties līdz ir Eģipts un kaut kādas briesmīgas flīzes. Un pēkšņi viņam piešķiļās tā, ka viņam viņa otra pusmāja, ko viņš tik ļoti bija tīkojis, viņš viņu izremontē. Un es aizbraucu pie viņa ciemā un saku, ko tu esi izdarījis? Es pat neiedomājos, ka tā ir mana māja, es tikai darīju tā kā parasti. Tāpēc šāda pieredze laukos ir ļoti būtiska. Es saprotu. Ka tu redzi, vecs spēlēks sūdas čūnas. Jā, es nost jāuzbūja normāls. No gazbetona? Aha. Kur tie vecie koki? Tas ir tas arī, ko mums ēgļos. Tā vecā ēka vienu slimnīcas kompleksā tika uztaisīta par biespienu apmetumu, viss kārtībā. Ēka, kurā dzīvo Blaumanis. Jā, tiešām jāsaka, ka Dievs, jā. Bet pa lielam jau katram objektam neatkarīgi, vai tā ir tā mūsu kopiena, tur aloja vai citur tā kopiena, ir jāieliek tā sirds. Un jebkurā objektā tā sirds ir jāieliek, un ja tu viņu neieliec, tad būs biespiens un būs reģipsis un būs kā būs. Bet var jau būt, ka sirds tas tev kā arhitektē, bet cilvēks nemaz nevar iedomāties. Viņš varbūt zina, kā kop mežu, vai kā pļaut, kā sēt katram savu specifiku, un tāpēc ļoti svarīgi ieklausīties. Jo zobus jau mēs arī paši sev nelabojam, vai ne? Jā. Dažreiz labojam. Kas no tā sanāk? Tas ir cits jautājums. Tad jūs esat vairāk tādi, kas esat pilsētā bāzēt, kas rada to kaut kādu, mums, piemēram, ir biedrība tāda. Mums arī ir vairākas biedrības. Es gan nevienā biedrībā nedarbojos, pat cik es strādāju Rīgā. Bet neatkarīgi no tā dzīvoju vienmēr 120 km attālumā tur. Man tā dzīve tur ir saistoša, un tad es vienmēr esmu kā padomdevējs, konsultants, ideja devējs vai sarunu biedrs. Un tad aktīvākie cilvēki, tie arī parasti pilnīgi nejauši var satikties un apzināti satikties un plāno, ko vajadzētu, ko nevajadzētu. Tikai tagad tā jaunā reforma. Ir zināms tāds nezināmais, ka mēs nezinām, pie kā griezties ar savām idejām uzreiz. Garāks ceļš paliek. Kura reforma? Novada reforma. Lielās būvvaldes jau parasti bišķi prasīgāks nekā tās mazās vietējās. Tāpat tam ar būvvaldi jābūt ārkārtīgi saprotošam domas priekšsēdētājiem, un tagad tie domas priekšsēdētāji, ja kādreiz bija pilsētiņā katrā savs, tad tagad ir novadā viens, Un izpildirektors jau viņš vairs tikai ir izpildirektors. Bet viņam ir pakļauti visi mazie. Jā, bet viņš nevar sapņot vairs tik ļoti. Viņam ir jāizpild. Tad mazāk iespējas sapnim, tu saki. Mazāk iespējas sapnim, Cik liela ir tā birokrātijas nasta? Tu kā arhitekti droši vien to ļoti jūti. Lai dabūtu rezultātu tādu, kā tu vēlies, lai tu zinātu, ka viņā būs tā sirds siltums iekšā, lai tiktu pāri tam birokrātijas valnim, kas pieprasa tur noteikumus tādus, tā gada noteikumu, vēl kaut kādu gadu noteikumu. Baigus jautājumu uzdevi. Jā. Es pat teiktu tā, ka es nebaidos no tās birokrātijas nastas. Ir dažādi, ir viedokļi, kad liekas, ka gana daudz dokumentu ir nepieciešami. Nezinu, kurš bija paredzējis, kad būs šāda situācija kā tagad valstī, kad ierīkot bija BIS sistēma, kas zināmā mērā atvieglo darbu, tu kaut takts laikā var nav jāiet projektu, nekur jau nav jādrukā, ieved sistēmā. Vairāk problēmas tagad parādās pie tā, kad cīņa ar būvniekiem, lai realizētu to sapni, ko tu esi iecerējis projektā. Ko tas nozīmē? Tā ir tāda
ekonomiju, uz materiāliem. Katrs Arī savu viņi deķīti grib savu nopelnīt, pusi. kā Jā. saka, katrs savu deķīti raus savu Jā. puses, un tad tu citreiz cīnies tā kā ar veidzirnavām. Ja? Tas nozīmē, ka jābūt klāt un visu laiku jātur rokas uz pulsa, lai tad ir pēkšņi... tā ideālā sakritība, kad ir patīkams būvnieks, kas tev saprot, kā arhitekti novērtē, un piekrīt, ka arī viņš grib atstāt aiz sevis, aiz saviem darbiem kaut ko paliekošu, nevis tikai tā, lai vairāk nopelnītu, izdarīts un konkurss uzvarēts. Un tāda ir tā ideālā sadarbība. Tā ir tā grūtība. Jo parasti jau ir tā, ka tad, kad ir pabeigts kāds skaists projekts, liela daļa zina, kas ir arhitekts, bet tos būvnieks tā kaut kā, piemin, protams, profesionālajā jomā, bet tāds vidējais lietotājs... Tas jau ļoti svarīgi, man liekas, mans teica, tur arī bija tas vektors, ka mans teica ar tur būvēja. Viņi vietēji, viņi visi zina, un tādā ziņā, man liekas, vietējais būvnieks varbūt pat ir bišķīt. Es atceros bet, ja kaut kādā pieaicināti uz lieliem objektiem, tad viņš atbrauc, kaut ko izdara un Es vairāk aizbrauc. par tiem lieliem runāju, jo tie lielie ir... Jā. Liels es atnācu, liels es aiziešu, jā. Jo, turpinot par lieliem objektiem, mēs jau droši vien pēc tam parunāsim arī par privātu mājām, bet par lieliem objektiem, es domāju, kā ir ar tiem lielajiem arhitektiem mūsdienās, jo agrāk bija tā, ka man šķita, ka ja ir kaut kāda skaista būve, tas ir kā paraksts un apakšā ir autors. Šobrīd tā, ka lētākais kaut kāds piedāvājums, un tā, ka piedalās konkursā, un tad mēģina kaut ko uztaisīt tā kā izdevīgāko un lētāko, ja runā par kaut kādiem valsts pasūtījumiem. Es maldos, ka šobrīd būtiski ir, kas ir lētāks, nevis kas ir tā kā skaistāks, vai kas paliks... Jā, nepareizi tie konkursi tiek rīkot ar to lētāko cenu, jo beigās pasūtītājs, kā saka, cieš un aiz savas nezināšanas, un nevienmēr pasūtītājs, šī gadījumā valsts pasūtītājs, ir tik aprīkots ar tādu background cilvēku pulku, kas pateiks pareizi, nepareizi tā ir, un viņu viegli var apmānīt, un kaut ko neizdarīt, un sliktāk izdarīt, un pasūtītājs nepamanīs, un pasūtītājs beigās būs tas zaudētājs. Jo būvnieks arvēlēs tā, ka tas iepirkums bijis lētāks, ja teiks, ka tas nebija projektā, tas jums nebija paredzēts, tas nepienākās, naudas nav, un tad ir kā ir. Ja. Tas ir traģiski vienkārši. Ir vismaz, kur vainot. Jā, bet viss ir pasūtītāja rokās. Ierakstam kaut ko tādu sakarīgu, kad pie tevis nāk kvalitatīvi projektētāji un kvalitatīvi būvnieki. Tas taču ir atļauts iepirkumā. Tas ir arī tas, ko es teiktu, ja iepirkums skatās lētāko, paņem nevis 5, bet 25 un 30 gadu griezumā, tā jau tev beidzot normāli viss sastāsies. Bet, cik es saprotu, tas nenotiek. Jā, tā būtu varbūt izēja, ka tu tā kā izrēķini. Ja tu pasties uz materiāliem, kas stāv nevis 5, 10, bet 30, 40, 50. Tad jau tev daudz puķi kā atkritīs. Vienīgais pirms 50 gadiem neviens tādu koku šķiedras plāksne vēl droši vien neizmantoja. Toties visa līdz skola ir uzbūvēta koku stāvbūvē. Arī fakts, kad nevar arī salīdzināt ar to pagātni. Nevaram jau vainot, kad ir uzlikt kaut kur uz ēkām putuplasts, jo tajā brīdī tas bija ļoti populārs materiāls. Mēs zilītēm patīk. Noticējām. Tas knābā kā trakas. Es citu lasīju tieši par tiem materiāliem, kas ir kādā laika periodā ļoti populāri. Kādā žurnālā nesen lasīju par Mārtas Staņas māju, Brīvības ielā, uz kuras ir uzlikts kaut kāds tā kā plastikāta plāksnes, kas ir tajā laikā, kad māja tika būvēta, viņas ir bijušas tā kā jaunums, ļoti moderns un daudz izmantots. Tad šobrīd viņi vairs neizmanto, jo tad pierādījās, ka tas materiāls īsti tā kā neizturš. Tas tā kā ir apģērba, kas modē to liekam. Jā, bet kas tie par žurnāliem, ko viņi lasa? Dažādas izklausās. Kāds tu žurnāls lasi? Es vispār žurnāls lasu reti, un ja es skatos, tad es tiešām skatos tur details, arhitektūra, deko, paskatos no vietējiem. Bet ļoti daudz informācijas sniedz māte Google un Pinterest. Ja. Bet, jā, taisnība piekrīt, bet man stāstīja, ka ļoti būtiski šī brīža īpatnība, ka cilvēks sēž katrs tādā savā burbulī. Un mēs aizfilozofējamies līdz tam, ka tiešām katrs sēž savā specifiskā kaut kādā interesē un maz interesē uz sāniem.
ko tu saki traki. Bet no otras puses. Demokrātija, tas ir briesmīgi. Es domāju, ka jā. Nu, es nevaru saprast, jo es esmu tagad padomājis kaut kādas 5 dienas par tiem burbuļiem, un acīm redzot, es arī dzīvoju kaut kādā savā, jo man arī lietas, kuras man interesē no rīta, bet es pamēģinu tā kā Kristaps Klauss stāstīja, ka sekvenci, ko viņš, kādus jaunumus no kurienes viņš ņem, tad tiem viņš arī dzīvo. Un es cenšos viņus ņemt pēc iespējas platākus, bet es sapratu, ja tu gribi sasniegt kaut kādu dziļumu, nevajag arī laist visādas mēslus galvā. Līdz ar to varbūt ir specifiskam būt nemaz nav ļauni, jo tu esi specifisks, tu esi savā jomā, toties tu esi dziļumā. Nu, tas ir kaut kas cits, tā ir tas, ko tu, man liekas, aprakstā, ir profesionalitāte. Tas ir būtiski. Varbūt. Jo jūs, es domāju, esat ļoti tādi smalki profesionāli katrs savā jomā, tāpēc mēs arī te runājamies. Es esmu tas čaņiks, kas uzdod tos visādus jautājumus, es tev nepieteicu, jā. Kāpēc īts? Bet paldies par labiem vārdiem, bet es tā uzskatu, ka, piemēram, ir svarīgākais, kad es tam laikrakstam uzticos, tad viņš man 6 no rīta atsūta visu to, ko man vajadzētu zināt. Un, ja tu, piemēram, dabūni kaut kādas tādas slējas, no kurām tad tā nav vienpusīga informācija. Mēs runājam par tiem žurnāliem. Mēs runājam par to burbuli, kā tev šķiet. Nu, piemēram, varētu būt, ka, piemēram, Kraukļkungs ir pilnīgs fanāts par koku būvniecību un guļbuvēm un dzīvojās viņām. Ir svarīgi būt šauri specifiskam tieši attiecībās koku un koku būvniecību. Šauri nevajadzētu ņemt. Mans viedoklis, jo jāņem mazliet plašāk, jo kā saka, gadās tajā objektā, lai cik ļoti mīlētu koku, pēkšņi gadās betons, tu viņu nepārzini, tu esi aizmirsis jau vai atkal, kaut kas tāds īpašāks. Un tad sanāk tā, ka tu līdz galam tomēr neapzini. Labāk zināt ir vairāk. Varbūt, ka šauri varētu tu izpausties, bet zināšanas vajag ņemt plašāk, tā es teiktu. Jo tā šaurība, īpaši, ka mums tagad tās pasīvās ēkas, lai kā Ervins ir aizrāvies ar pasīvām ēkām, nebūvē viņas tik daudz, ja? Varbūt tas cenas starpības. Protams, cena, otra neticība, jā, ka tiešām būs brīnums, ja? Pasīvām ēkām būtu jābūt Vācijas vidienē, kur tiešām problēmas ar resursiem. Mums katram ir savs meža pleķis un atvest kaut kādus krūmus izcirst vai kaut kādu baltālksni izcirst, tā taču nav nekāda problēma. Līdz ar to, kam mums savā pārpilnībā ir nepieciešams pasīvās ēkas, kuras nostājas dārgāk nekā tādas? Mums ir malka, mums ir tie resursi, mums nav bēdas ar to. Varbūt tas ir tas, kas iedod to. Es domāju, kad nevajag iet to maksimālo ceļu, to pasīvo, vajag iet to vidusceļu, gan drīz nulles enerģijas ēka. Un tas jau ir tas, kad tur jau ļoti jūt, kā ietaupās kurināmais uz to, gan drīz nulli, ja nevajag to pasīvu obligāti. Un cena tad ir tam vidusceļam ir pieņemama daudziem. Tu teici Pinterests, tad pastāstīsi, kas ir tās ēkas, ja cilvēkam interesē koku būvniecība, kas ir tie atslēgu vārdi, ko vajadzētu skatīties un kurā virzienā un kurš nosaka modi šobrīd tajā visā arhitektoniskajā risinājumā. Pinterestā, atslēgas vārds viennozīmīgi koks, koku arhitektūra, modernā koku arhitektūra, koku savienojumi, koku detaļas, viss, kas ap to saistās. Līmētas koks, nelīmētas, tad jau CLT. Tu rodas dziļāk, un tad jau tev nāk pat mēzgli ārā, un tad tu tā ir tā aizraušanās, kas kādreiz aizraujos, man vajag kaut ko padomāt, kādu mēzgli, un tad es eju dziļāk, un es skatos ārprāts jau 2-3 stundas pagājuši. Bet ir iegūms, ir atrasts mēzgls, un skatos, kā mācos no citiem, kā saka, piemēram. Kas ir tas mēzgls? Savienojums. Jā, es saprotu savienojums, bet kāpēc viņš ir būtisks? Ko nozīmē skaists mēzgls vai, varbūt neveikls vai neglīts? Ir arhitekti, kas zīmē māju vispirms. Vienmēr ir pa priekšprojektām iet ideja, tas ir skaidrs. Nākamais solis ir tad jāzīmē tas projekts, bet tam visam pamatā, ja nav skaidrības par jumta savienojumu ar sienu vai vēja saišu piestiprināšanu pie kaut kādas atklātas sijas vai savienojums ar pamatu, tur ieejas jumtiņa, un tā tālāk, ka to ritina. Ja tur nav skaidrs, tad jau tā zīmēšana ir pat tukšo sanāk. Viņa ir tāda, ķeksīša pēc. Viņa ir līnija, bet tas nav nekas īsti. Jāpārzina tie mēzgli, lai pareizi uzzīmētu, lai būvnieks nesāk lauzīt pēc tam manā vietā to galvu. Var arī tā iet, bet man patīk otrādāk.
detaļas, un tad es zīmēju to projektu. Sākumā uzzīmē smuku mezglu, un pēc tam smuku skapi. Jā, nav laiks zīmēt, tā galvā viņam ir jābūt skaidram, un tad tu vari zīmēt. Bet tos mezglus jau es kā klients neredzu lielākoties. Viņi ir noslēpti kaut kur aiz... Jā, daļai noslēpt, daļai redz, bet tad ir jādod uzdevums konstruktoram, kas to rēķina, jā. Un viņš prasa, kā tu gribi, vai atkal viņš iedos savu variantu, bet man ir savu versiju, kā man vajag, un es tā gribu, un es jau iedodu skaidrāk uzdevumu tālāk. Ja es gribu celt māju, vai man vispār ir par to jālauz galva, vai to izdarīs tu un tavu komandu manā vietā? Jā. Paklau, koka arhitektūra zelta laiki, un piemēram, tepat Latvijā, kur braukt skatīties. Kaut kāds 25. gads, kaut kas tāds? Vēlāk? Agrāk? Es domāju, ka 25. būs gana daudz, ko skatīties. Tagad ir, bet tagad patreiz būvējās diezgan daudz, un cik skatos apritē, ir diezgan daudz projektu, kas ir izsludināti un novinēti, un teju būs tā būvniecība. Tad koks iet Latvijā. Jūtami iet, jā. Pagaidām, cik es zinu, ka pat Rīgā tiks būvēta viena koka būve, tur viens kvartāls arhis vēl projektēja. Mēs tāpat skatāmies, ka citi arhitekti, kur notiek kaut kāda projekta aizstāvēšana vai prezentācijas. Tallinas, bet nē, Tallinā. Un tie būs vairāk nekā 2 stāvi vai 3, jā. Tu vari izstāstīt, kur ir tas kvartāls, lai mēs varam sekot līdzi un klausītāji un skatītāji. Tas nav noslēpums droši vien. Viņi pat reiziet skaņošanu, es labāk neminēšu. Jā, tad, kad viņi būs gaismā sevi izcēluši. Nu labi, katrā ziņā, bet tie, kuriem interesē, sekojiet. Jūsu Ziemassvētku dāvana. Patiesībā jau lai kā var nopelt kādreiz tās mājaslapas, Delfi, Apollo un kas jauns un TVNet. Šad tad izmetās arī par šādu un kā arhitektūru jaunumi. Vai šeit, vai Igaunijā, vai citur. Vai jaunāko laiku koka arhitektūras vēsturē mēs varam ar to Kalnciem kvartālu izveidošanu vai restaurēšanu atzīmēt kā tādu renesanses koka būvēšanu? Noteikti. Te var abrīnot tos... kā saka, aizsācējs, kas to sāka, unikāli cilvēki. Viņus novērtē. Es saprotu, ka viņus novērtē. Viennozīmīgi. Mēs paši novērtējam, un kur nu vēl profesionāli. Labi, ka tādi cilvēki ir patiesībā, Latvija jau vienmēr varētu būt lepna ar to, ka viņiem ir tādi cilvēki. Mēs esam ļoti daudzveidīgi, es piekrītu. Kuras būtu, 1, 2, 3 ēkas, kurās tur ieteikt paviesoties, ja cilvēks domā, kādu māju viņš grib? Māju? Privātu māju? Jā, privātu māju. Nē, var arī publiski. Jā, var arī publiski, jā, bet, Ar privātu māju jau būs tā, ka... Nē, ja kāds vēlas jau celt māju, bet viņš labprāt ieiet kādā publiskā ēkā, kurā viņš tiek iekšā, tad kas tavuprāt ir tāds foršs izdevušās? Viņš grib domāt kokā. Tā varam teikt. Viņš grib domāt kokā, un kādu nedēļas nogales ekskursiju viņam ieteiktu. Ja viņš grib domāt kokā, lai viņš iedvesmotos. Es tā varēju formulēt to jautājumu. Paldies. Aha, labi. Tad jā, ja viņš skaidri zina, ka viņš grib kokā, tad viņam ir jādabū, tās sajūtas ieejot ēkā, sajust to koku. Tas, tad viennozīmīgs pirmo ieteikšu Latvijas valsts mežs, jo ieejot tur pat smaržo tas koks, Un kāds ir tas gaiss, jo tur tiešām ir ko redzēt. Tad es varētu ieteikt arī pēdējo objektu populārāko, kas ir Ogres biblioteka. Es pat tur esmu bijusi. Ļoti jauki. Tur gan ir kombinācijas dažādas. Tur ir līmētas koks CLT paneļi, CLT pārsegums ar vēl, bet ir arī betons pa starpu un daudz stikla. Tā kā sajūtas var dabūt tāds, bet priekš privātmājas diezgan pagrūti. Tad es teiktu tā, ka jāmeklē tādi mazāki objekti, kas ir par to koku, tad drīzāk ir jāiet uz kaut kādu latvisko koku senāku objektu izjustu. Brīvdabas muzejs? Varētu būt viens no tiem, Aglonā mājas muzejs, kaut kā tā, lai sajustu to atmosfēru, to siltumu. Brīvdabas muzejā jau sajūt to, ka ir patumšs, zemi griesti. Tas atbaidīs drīzāk. Jā, man liekas. Pieci ir uz amatiem, nav jāgaizbrauc. Arī, bet tur ir tāds šika piesitiens, Jā, tas... Un kas varētu kādam... Ļaļu biceļa. Jā, varētu kāds samežģīties tajā, Tiem, kam patīk mīlēt.
Apmēram tā. Nu, es kā arhitekta katrā ziņā, lai es saprastu, kādreiz es cenšos, ja es braucu ar ģimeni ceļojumā vai tepat pa Latviju pārpus, vai tā ir Igaunija vai vispār tālāk, es cenšos meklēt jaunus objektus, jaunākas viesnīcas, tādas arhitektūras objektus, kas ir jaunāki. Tur ir vērts jebkuram arī privāti mājai kaut ko smelties. Jā, tur var visu jauno ieraudzīt, aptaustīt. Man, piemēram, bija tā, ka es ļoti mainīju domas par finieru interjerā, esot Nacionālas bibliotekas vienā no augšiem stāviem. Tur ir pie sienām apdarē izmantots diezgan plašs finieris. Man ļoti patika tā sajūta, jo pirms tam man likās, ka tas ir tāds varbūt... Bērs finieris. Jā, bērs finieris. Mežos arī tāpat ir bērs finieris, jo tas ir Latvijā augošs materiāls, un arī okupācijas muzeja izmantoja bērs finieri. Tā kā, mēģina vismaz kaut ko, ja nevar ienest to koku siju kā elementu. Finieri var būt par daudz? Jā, jābūt prātīgiem gan. Tas proporcija kāda ir? Tā kā puse dar vai tā kā... Nē, es teiktu, ka tā ir objekts, pat viss varētu būt no iekšpuses apdarināts ar finieri, bet tad ir jāskatās, kāds ir mēbeļu izkārtojums, un ja tas galīgi kopā nesadara to finieri, tad varētu teikt gana pa daudz, ja. Bet ārkārtīgi prātīgi ar interjeru jābūt pēc tam ar finieri. Finieri birojas varētu ar finieri būt Viņi jau tur cenšas. Nē, Somijam finieris ar finieri. Tādas starpdisciplīnu, kā es tagad pat tās valodniecības sašauju kopā ar kaut kādu praktisko būvniecību, tādas reprīzes tev gadās arhitektūrā kaut kad ieviest? Man negadās, kādreiz trāpās ar kaut kādiem kurioziem. Tādiem kā? Pālē visi pālī? Nē, man jāmēģina atcerēties tagad. Piemēram, mums bija viens tāds starptautisks projekts, un tur bija jātulko angļu valodā, un vienmēr, lai kā mēs lasām žurnālu Details, varbūt, ka ne visi arhitekti, un pēkšņi Detailā ir rakstīts, ka kaut kāds mezgla risinājums ir rakstīts, tā ir rakstīts Detail, ja. Un tur bija iztulkots, kā jūrnieku mezgls, ja. Protams, tas, kas ir angļu valodā runājoši, tur ir ko pasmieties. Tā kā jādomā kas par joku. Tur knoks vai kā tur bija. Jā. Cilvēku mezgls, jūrnieku mezgls. Labi. Bet, ja runā par koku būvniecību, es vienmēr domāju, un mēs par lopiņiem maz domājam. Man liekas, tās fermas gan būs pēdējā vieta, kur koku būvniecība ies iekšā kaut kur, ne? Nē, pretēji. Stāsti. Es domāju, ka iet pilnā sparā. Jā? Jā, zemniekiem jau ir cita domāšana. Viņiem ir savu mēžu, savus koks. Viņi gatavi zāģēt. Un tad viņi saka, koku materiāls ir. Un ir nācies arī saskarties, kad paziņām ir fermi jātais no koka. Jā, koka kopnis, un uz priekšu viss kārtībā. Jo te viņš stāv. Jā, jo tas ir viņu. Vai aug? Tas ir lētāks. Tas ir tas kāds vēsturiski ir iegājies droši Latvijā. Jā, un tad, kad mēs projektējam Latvijas valsts mežus, mēs aizbraucam tādā gana liela ekskursijā Vācija, Šveica, Austrija, paskatīties, tos foršākos, tos koku piemērus, lai redzētu, kā ir, kā jau kāds cits gudrāks ir izdomājis, nav ko pašam tur jaunu riteni izdomāt. Un tur arī bija viens dievīgi ferma, zemnieks visu savu mežu bija tur centies paretināt, un tā ferma bija super uztaisīt koku konstrukcijās ar atgāžņiem, ar tiem stiprinājumiem. Baudām lieta. Viņš tur ir visu lielāko daļu dienas pavadīja, iespējams, tajā savā darba kabinetā, tajā fermā. Fermā? Tur jau gūst lielāko daļu. Un tā, ka, teiksim, kaut kāds mitrums tam kokam tikt klātī, tas gabals atkal ir vairāk apakšiņu no betona sataisīt, tad jau tas koks viss kārtībā. Nē, viņš vējo, viņš jau elpo. Jā. Tas ir traki. Es tev vēl gribu pajautāt tādu lietu par to pasūtītāju un izpildītāju to sadarbību. Nedrīkst jau lamāties šeit pieklājības podcasts. Cik tad tam klientam, tam mājas gribētājiem, ja mēs runājam par privāto būvniecību, cik viņam ir jābūt sagatavotam, zinošam, kaut kāds pats basics, ko ir vērts izlasīt vai painteresēties par to, kādu māju viņš grib, no kāda materiāla, kā tur tas notiek. Es vienmēr saku tā, kad pēdējā laikā man gan ir vairāk publiskas ēkas, lielāki objekti, un tur pasūtītājs apmēram skaidri zina, ko viņš vēlās. Gan viņš tur ir tā
publiskajā sfērā ir tā, ka pasūtītājs uzticās tiem profesionāļiem. Nu, ko profesionāls liks priekšā, viņš varēs diskutēt, neder, patīk, nepatīk. Un tad ir tas solis, ka tev ir jāpierāda, ka tas ir tas labākais risinājums, bet ar privāto, var viņus sadalīt, noteikti 2 grupās, ja ne 3. Viena grupa būs tāda, kas pateiks, es gribu tā, un viņš nav salaužams, viņš nav pārliecināms, viņi nevar nobīdīt pa citu ceļu, viņam vajag tā, kā ir tur redzējis kaut kādā bildē un viss. Citiem nav elastības. Nē, stulbenis. Nākošais. Mēs runājam par vispār par cilvēkiem. Nevarētu teikt, ka stulbens, jo viņš, kad to objektu pēc tam ir realizējis, viņš ir apmierināts, jo viņš ir tā, kā viņš gribējis. Sapņi ir piepildījuši. Bet es negribu būt Katram tā tad ir es negribu būt būvnieks šī gadījumā. Un ir viena daļa, kas saka, man vajag, skaties, sāc ar ideju un tad piedāvā. Jo man gadījās runāt ar būvnieku tieši un arī par koku būvi. Un es saku, un tas klients ir drausmīgs. Tas klients tieši tā, kā viņš grib. Būvnieks saka, tā brīdī viņš jūtās kā muša tūtā vai peles lasdā. Jā, tā kombinācija patrakē. Ir taisnība. Bet, es tos cilvēks saprotu. Bet kā, cilvēks jau ir dzīves tādā brīdī, ka viņš domā, ņem, pieņem, ir pārliecināms. Es atceros, man ļoti patīk tā pieeja, ka jā, mēs tā nevaram izdarīt, saka būvnieks. Un tad tu saki viņam, bet izdaram tā, varbūt tu tā nevari izdarīt, bet izdari tā, lai maksimāli līdzīgi tam, kā es tev stāstīju. Un tad izrādās pēc 2-3 piegājieniem var izdarīt. Protams, ka visu var izdarīt, nekas jau nav neizdarāms. Var. Tas jau tajos dīvainajos žurnālos, ko es lasu, tur jau arī tie parasti tieši tajos žurnālos raksta par tām mājām, kas ir īpašas ar to, ka viņos ir kāds knips, zirnīts, kaut kāda izsaukuma zīme, un mājas tie īpašnieki stāsta, jā, mēs gribējām tā, mums būvnieks teica, tā nevar, mēs tomēr izdarījām, un redziet. Bet tā ir sadarbība, tas vairs nav stulbens, ir tāds. Jā, un tad cilvēks ir ieklausījies un sāc izvērtēt, ko tad viņam saka profesionāls, bet arī tā jau ir tā vide, varam jau, man liekas, ka mēs tagad tikai cerēt uz jauno paudzi. Jo mēs esam auguši dažādākos laikos, katrs, pie kādas tās varas, kas tajā brīdī ir bijis populārs. Un tā, ja ņem Latviju, diezgan raiba ar savu arhitektūru. Ja tas iebrauc Lielbritānijā, tu zini, ka tiešām tu tur esi iebraucis Vācijā, arī skaidrs. Bet šeit mēs esam gana raibi, katram laikam ir sava arhitektūra nākus līdz. Un tas cilvēks tajā vidē audzis un tajā raibumā audzis, viņam tāds raibums patīk, beigās tā arhitektūra atpaliek raiba, īpaši tā privāta arhitektūra. Es kā biju uztvērs, ka galveniem arhitektiem trūkst gaumas, ka viņi to raibumu pieļauj. Arī trūkst, bet es saku, tur gadās nelokāms cilvēks, kas pasaka, es tā gribu, un viss īpaši to privāto sektoru. Bet ir vienai daļai, kam nav gaumas, un tie ir tie lētākie piedāvājumi, kas... Kā mums būtu jāizkopja gaume? Ja runā par Latviju kopumā, par to topošo pasūtītāju paudzi, kas vēl tikai maksās savu naudu par mājām. Es pat baidos domāt, pirms gadiem 15 teica, ka mums aug jaunā politiķa paudze, kas gan būtu savādāka nekā tie iepriekšējie. Viņi izaug, viņi bija tieši tādi paši, tāpēc, ka viņi savu tēvu, dēli vai meitas, tur baigi grūti kaut ko jaunam rasties. Politiķi ir politiķi, bet tā jau saka, jārada jau ir vide. Un ja tā vide nemainās, tad tas cilvēks arī nemainīsies. Un tad ar ko mēs varam vidi mainīt, tad ar arhitektūru viennozīmīgi. Jā. Ar skaistiem labiekārtojumiem. Es atceros savā skolā arī, kad visi teica, priekš bērniem, te stiklu nevajag, un stiklu sienas nevajag. Un šitā, tās te sienas būs noķēpātas, un viss bērniem jārada. Jāmāc, protams, gadīsies, saķēpās, ja tur automātiskie krāni, visiem tiem bērniem brīnums, viņš tik varētu salauzelēt pirmā mirklī. Viņi ir jāaudzina. Un ja viņš ir iemācījies tajā vidē būt, viņš saprot, tas ir gaumīgi un skaisti. Jo viņam ir pašam kaut kāds secinājums, un viņš arī grib apkārt tālāk redzēt sev to vidi. Bet, ja tā vide ir kā citās skolās tiešām iet, vai kaut kādās publiskās ēkās, un es pat teiktu, es biju arī valsts kaut kādās ministrijās, vispār traki tie kabineti, ja?
Un tur būtu vidi jāmaina, tad es domāju, ka varbūt arī politiķi un ministri mainīt. Tas ir tas pats, kas atšķirības ar ceļiem un ielām, kas dažreiz mīnu arī. Ja kaut viens cilvēks no tiem, kas strādāties, kad mums būtu aizgājis ar kājām, to ceļu, ko viņš parasti brauc ar mašīnu, pilnīgi savādāk būtu jau viss. Protams. Mūsu dzīvo mūžu mācību. Par to vidi turpinot un kā viņi ietekmē mūs, tur jau arī, mēs varam runāt par to dizainu, ka dizains ir nevis tikai, tur, kas viņš skatos uz viņu ir skaisti, bet arī kā mēs viņu lietojam, cik viņš ir ērts, patīkams. Durvju platums tik mežonīgi ietekmē savā vansistabā, kādreiz īrētā mājā nevarēja dabūt iekšā vannu. Mēs ar vīru, mēs paplatinājām aili, jo tā vanna trim maziem bērniem traki nozīmīga. Tā kā vajadzēja. Un tās durvis palika platāks, un pēkšņi tajā vansistabā var ieiet iekšā bez tādas 90 grādu leņķī. Jā, un izrāda, mana dzīve mežonīgi uzlabojās, man likās. Tas ir jau tos centimetrus, 10 centimetru. Kamēr nesaskarsies ar nākamo soku, kā saskārāties savā mājā, tad augam turpat, kur auguši, nekas nemainās, un tā mēs arī tālāk dodam. Mēs nezinām, ka varbūt tik mazu pamainot kaut ko tik liels ieguvums. Tāpēc ir arhitekts, un tāpēc nedrīkst būt stulbens. Un nedrīkst teikt, nē, man tieši tā vajag. Aha, jūs jau maksājiet, jūs drīkstiet paģerēt mūziku. No viņa man visi dancos, es jau gan zinu. Skumji. Ir tā, sabiedrībā jau vienmēr būs tā, nevar būt viensprātība nekad. Kad visi vienādi. Tā demokrātijas brīnišķīga izpausme. Jā. Bet motīviem jābūt skaidriem. Tu saproti, kāpēc tu to dari. Es, piemēram, ļoti gribētu, lai kaut kādā veidā mēs dabūtu rokās tos veco laiku koku būti. Nebija nekāda pamata tam būt, bet katrai mājai galā bija tāds spits, tāds foršs, tāda konstrukcija, tāds spits galiņi. Katrai mājai augšā bija kāds dekors. Bija dekoriņš skaists. Kas liek darīt to dekoru? Tur šterniņas laikos nebija vairāk naudas nekā vienmēr jau cilvēkiem maz, bet viņam tam skaistumam bija milzīgi nozīme. Vismaz uz fasādi. Ja runā par viņš ietekmē to. Pazuduši ir tās detaļu nozīmīgums, tā varētu teikt. Mēs esam palikuši tādi bezdetaļu arhitektūra. Fucking funkcionāli mēs esam. Jā. Acīm redzot, pirmkārt laikmets tāds, bet ir jau arhitekti, kas ļoti detaļās strādā, kā Zaigaila, piemēram. Jo tās detaļas es būtu priecīgs, ja es braucot caur lauka ciematam, redzētu, ka visām mājām tie spicumi gaisā. Tur ir kaut kāds iekšējais nacionāls lepnums. Bet. Jā, bet tieši tie lauki ir tie, kas vislēnāk aug jau, un viņiem ir vismazākās finanses vienmēr bijuši, un viņi vienmēr ceļ to savu būdiņu pēc savu maciņu, un tur arī viņiem it kā tajā brīdī nevar pārmest skaidrs, ka mēs gribam redzēt skaistu arhitektūru, skaistu detaļu. Viens ir nauda, un otrs atrast labu galdnieku, kas to detaļu izveidoja. Jo mums jau tie būvnieki pārsvarā pēdējā laikā ir tādi bezdetaļu būvnieki. Viņi blēž augšā to, ko viņi nāk uzblēst, un tad nemaz nav vajadzīgs tas pus restaurators, pus kaut kāds galdnieks, tāds nemaz štatā nav paredzēts. Tādi labi restaurātori, tie ir aizņemti ar vēsturisko būvi restaurāciju. Reti tādi gadās tiešām. Koku būvniecība un stāvbūvs. Mēs jau šobrīd daudz, ko mēs runājam, piemēram, Kalnciem kvartāls, un tas jau arī stāvbūvs, tas jau nav gluži tā kā koku guļbūvs. Un es liecos domāt, ka tā koku būvniecības nākotne ir tieši tajās stāvbūvēs. Tieši stāvbūvēs, jā. Tas pamatprincips, jā. Kā tu redzi, tur koku šķiedru, tur tie bloki, tie seko saucamie, jo tas ir ražotājs gan. Tur CLT, jā, tā mums saka, tad ir CLT, ko mēs esam iemācījušies tagad. Līmētais, jā. Kā tālāk attīstīsies, kā tu redzi? Kas vēl var nākt no kaut kādiem materiāliem vai interesantām lietām? Varbūt kaut kas atnāca. Kur virzienā domāt? Nākamais etaps jau būs tā, kad vienmēr koka, tad, kad ražo, piemēram, to koku siju, ir veidojis atgriezumu. Un tagad jau, cik es zinu, bet es nepopularizēšu, jo, lai viņi tur nobeidz savu procesu, viņi veido no koksnes atkritumiem jau nesošas sijas, ja? Tā jau atkal ir tā ekonomija tālāk ar tiem atgriezumiem. Ilgspējīgā būvniecība. Jā, kas paliek pāri no tā, un tad atkal tiek veidots pat nesošas sijas, nesošas kolons. Ar līmes kaut kādas palīdzību, jā, bet atkal tā nav kaitīga līme, tā kā viss ir pārdomāts, tā kā iet uz priekšu. Vispār, ja mēs runājam par ilgspējīgu būvniecību, tās ilgspējas un visas tās
izaicinājumi, kas ir ekonomikai, mūsu ikdienas paradumiem. Mēs tagad CO2 emisijas līdz 2030. līdz 2050. Tā samazināsim zaļais kurs. Zaļais darījums. Kas izvirzīsies tagad priekšplānā? No arhitektūras viedokļa, kas tas ir tie? Jā, pa lielam pēdējos konkursos tā arī ir, jā, ejam uz energoefektivitāti vairāk, skatāmies, sākās pirmais čērslis kurināmais, jā, uz ko tad kurinam, jā. Un tad, kad tu esi atrodies pilsētas vidē, kur tu nevar izveidot šķeldes katlmāju vai granulu katlmāju, tev cits nekas neatliek, kā izmantot topašu gāzi, ja, kas dārga, un elektrība arī dārga. Bet viegli ierīkojam, droši vien. Viegli ierīkojam, jā, bet cēnu politika, kas tagad ir pavērsusies par sliktu elektrībai gāzē, varbūt kaut ko mainīs, un mēs tā ātrāk tiksim pie tā rezultāta. Bet, mēs jau esam tik mazi, kas to CO2 Es nezinu, vai mēs esam mazi. Jo es skatos mazā zeme Islande, un turpat visi tik tālu tajā funkcionālajā dizainā izveidots un izkopts, kad jau tev liekas pat suņu čupiņu, kur viņš izveidoja diezgan interesanti dizainiski. Jā, bet es domāju, ka tur ir tas paudzes jautājums. Tagad jaunā paudze dzird šo, jā, un nevar jau vairs cilvēkus no 40 un vecākus pārmācīt. Jā, jo arī šitā kultūra ir pilnīgi citā līmenī. Viņi vizuāli daudz vairāk domā nekā mūsu paudze. Jā, vai ne? Jā, varbūt, ka baidos, ka neaiziet kaut kur galīgi šķērsām, bet, jā. Kā būtu galīgi šķērsām? Brīžiem liekas, ka tas varētu aiziet galīgi šķērsām, ka jaunai paudzē pārāk digitalizējoties neinteresē apkārtējā vidi. Viņi vairāk te skatās nekā, kas ir apkārt, un tā ir tā baža. Jā. Ja viņiem ir vienalga, kur viņi atrodas, tu viņu var aizvest uz kaut kādu skaistu objektu vai ko. Viņš tāpat skatās. Cik tev vecs bērni? Man ir 2 meitas, viena ir 16 un viena ir 31. Tas ir tas 11, kas jā, bet nē, tā kā man patīk jauna objekta apmeklējumi, viņai arī tas ir iepaticies, un es to ņemu nevis, kad obligāti uz to jauno muzeju, bet uz jauno viesnīcu, kas tādā pusaudzim ir saistošāk, jā, un tad tā palēnām viņi veido arī savu vidu, ka viņi grib glītāk. Bet arī šajā sēžot, viņš skatās smuki, nav smuki. Tas ir vienkārši izvēle, bet viņi var novest līdz iedzīgiem estētiskiem risinājumiem. Jā, ja vien viņš skatās to smuku vai nesmuku, viņi jau bieži vien skatās citu dzīvi. Meitenes arī dupsīši smuki, nesmuki. Tas ir smuki, nesmuki visās vietās, tā vizuālā iet taču. Ir, jā. Jā, tas pareizās lapās trāpīt. Jā, bet viņa saviem vienaudžiem arī, kā domā, aiznes kaut ko no ģimenē iegūtā. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka ap ģimenam veidojās jau skolā, tās. Tad redzi, kas no bērnu nāk. Jā, un viņi tālāk, ja viņi tā noformē savu darbu, jā, tur mācībās vai kā, tad tie jau arī apkārt, viņi tomēr vērtē arī, skatās. Bet vispār mūsu skolu sistēma sagatavo kaut nedaudz. Viņiem ir kaut kāds tā kā jēdzīgs virziens, lai saprastu, kas ir skaists. Gaunīgs. Tagad varētu teikt, ka ir mazi soļi spērti pateicoties Covidam, jo ir attālinātās mācības. Un nezinu, vai tas būtu skolotāja nopelns, bet tā kā skolotāji bieži vien uzdod darbus, dariet paši. Jā. Tie bērni ir spiest, piemēram, izvērtēt kaut kādas kultūras pasākums paši, un viņi skatās, un izvērtē jau, tad iedots izvērtēt, tur, teiksim, mākslas jomā kaut kas, ja skatās, izvērtē, gatavo prezentācijas. Viņi patstāvīgi jau iet to soli, ko varbūt iepriekš stundā esot, varbūt nemaz tā nedarīt. Es nezinu, meitenes skatās, puiši neskatās. Ir spiest, jo atzīm jau galā vajag. Tā ir grūti teikt, es šobrīd domāju par to. Bet tu savā ģimenē... Es redzu, ka izglītības sistēma ir riktīgi uzkārusies. Skaistums, jā, bet izglītība kaut ko viņam var paņemt un ieskaidrot, patapināt. Man drīzāk rauj čokarā, tā kā es redzu kāds 30 bērnus, kur katrs rāda, kas viņam ir aizmugurē. Viņš jau pat kadrā smuki nemāk apsēsties. Viņš tur kaut kāds pusguļošs, kaut kāds nembauns skaties, ka tur ir aizmugurē tādas sienas, kuras nav skārs remonts kaut kādas 45 gadus. Tas man dara skumju. Tanī brīdī, kad man ir jāredz tā vide, viņi pat neapzinās to, cik ļoti caur viņiem nāk tā, diemžēl tā nabadzība, jo pie mums kaut kā ir potēts, ka cilvēkiem nav naudas, bet īstenībā jau nauda ir tikai līdzeklis, lai tu kaut ko darītu. Un man tas šobrīd tajās Zoom laikos nemaz negribētu būt skolotāju vietā. Man liekas, tur daudz tāds rūgts atziņas nāk cauri.
Ir arī varbūt izņēmumi, nestrīdos. Nē, pēc tam rūkstām atziņām, jā, es savā mazpilsētā ar to saskaros gana daudz, un es tāpat dzirdu, kur ir kādās ģimenēs, kur kā iet, mēs tur viens otru labi pazīstam. Un tas ir tas, ko skolā es gribēju ienest, lai viņš tur jūtās kā mājās, vismaz kādā vietā. Jā. Dažas stundas dienā. Jā, un tas patiesībā ir svarīgi, nevis viņš tur atnāk, nabakas tur nomocījies, viņam arī mācībā citreiz neiet, jā, un viņš ne tur grib iet, ne tur grib atnāk. Skaistumu viņš nejūt. Un tu vari dabūt tajā skolā savu darbību iekšā, to nedaudz to fantaziju. Tas nenozīmē, viņš nejūt, ka viņam nav talants vai naks uz to. Viņam vienkārši jāiedod ir iespēja. Viņam jājūti cita vidi. Tādā ziņā es domāju, ka tā klātienes skola ir daudz iedzīgāk nekā tā neklātienes. Bet tas, kad viņš kaut ko atver, tā ir taisnība. Nav jautājumu. Parunājām, ne? Koks turpinājumā. Koks turpinājumā patiešām nebeigsies nekad šī tēma. Mēs varam runāt. Pateiks, ka nav jātais vairāk netaisīs. Domāsim, atkal katrs. No koka ir noteikti jābūvē, jo mēs tā paskaidrojam, piemēram, Latvijas valsts mežu ēku to vienu objektu, lai uzbūvētu. Bija nepieciešams koks, kas izauga Latvijas valsts mežos 23 minūtēs. Ja skatās vienu dienu. Es nesaprotu. Koksnes pieaugums kubos. Visos Latvijas valsts mežos. 23 minūtēs. 23 minūtēs pieaug tik daudz, lai uzbūvētu šo objektu. Ja mēs saskaitļojam, cik ir tas apstrādāta koksne, cik neapstrādāta. Viņš saprēķins, jo mēs dažreiz nesaprotam, cik Latvija ir liela vai maza. Un koki mums ir, mums tas, Latvijas valsts meži arī vienmēr uzsver to, kad nav tā, ka viss ir izāģēts, tiek stādīti jauni vietā. Mums vēl tik daudz koki, kas satraukumā. Jā, satraukumā pagaidām no pamata drīzāk teikt tā, izmantojam vairāk uz vietas nekā vadam ārpus Latvijas. Ko mēs sev novēlētu tagad sarunas nobeigumā? Izņemot to, ka vairāk koku būvniecības. Es novēlētu turpināt tāpat. Man šķiet, ka Ija ir devusi jau Latvijai savu pienesumu. Gana skaistu, un es novēlētu turpināt, jā. Ko tu īsaki? Ko tu varētu novēlēt tiem, kas skatās koks turpinājumu ar kaut kādām cerībām un vēlēšanos kaut ko uzzināt? Es teiktu tā, kad jau iepriekš es pieminēju, kad būtu ļoti jauki, ja to koku, ko mēs šeit nozāģējam, šeit arī atstājam. Tad būtu gan darba pašiem sev, gan netikt izvest ārpus Latvijas. Tā būtu tāda lielākā vēlme un tiešām tādā veidā papildināt to koku būvniecību. Un tas ir ceļš, kur mēs ejam uz veselīgu būvniecību. Es vairāk domātu par veselīgu vārdu. Es varbūt pat brīžiem aizēju no tā ilgtspējīgā projām, cik man tas ir svarīgi veselīgi, jo tiem bērniem domājot, cik alerģiski bērni rodās dzimst tagad, un ka tas ir vajadzīgs mums nākotnē. Tā bija arhitektīra Rudzīte. Jā. Dats Salnāja, Mārs Olds. Tas bija koks turpinājumā, un turpinājums sekos. Paldies! 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 Šis podkāsts ir tapis projekta Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietveros klastera programmā un saņem ERA finansējumu.